tālāk, jo es redzu, ka jūs jau vairs nevarat sagaidīt, tas ir nepacietīgi. Tātad lūdzu Elīna Buce, otrās, atvainojos, pirmās aplauses finālistē. Lūdzu, aplausi! Esam vēl gatavi, vēl pagaidīsim. Elīna gribēja jums pastāstīt, ka viņai ir ļoti liels prieks jūs šeit tik daudz kuplā skaitā redzēt. Un tas, ka es esmu viņas advokāts šodien. Paldies! Aplaus Elīnai! Ja? Vēl! Paldies!
grupa. Grupa Martā, lūdzu atceros skatuvēs. Pišķi klusiņā, man vēl jārunā šodien ir daudz, es nevaru jūs visus pārgliet. Tātad Marta ir 5. atlases kārtas finālisti. Nu, Marta, man liekas, ka jums ir jābūt baigiem trumpiem. Pastāst par saviem trumpiem. Es domāju, ka mūsu šī vakara galvenais trumps ir tas, ka mēs esam šeit. Un ar ko jūs atšķiraties no pārējiem dalībniekiem? Es domāju, tas ir tas. Tas? Es domāju, tas no sākuma, ne? Bet nejauksim ar to. Ar to ne. Labi, tas. Ok, labi. Kāpēc jūs būtu tā grupa, kurai vajadzētu šodien uzvarēt? Kāpēc ne? Kāpēc, jā? Visi ir pelnījuši, visi ir ņemot vērā šo fantastisko ciparu, kas ir bijis, kad ir vairāk nekā 100 grupas, kas ir gājuši caur tai atlasē un grandios pasākums tādā ziņā, ka wow! Tieši tā, kāpēc ne, vai ne? Un kā jūs sevi redzat pēc vienās balvas iegūšanas? Vēl labāk. Vēl labāk, Vēl smukāk. vēl smukāk. Vēl sabiedriskāk un jautrāk. Pagaid, nu kur vēl smukāki, nu? Un vai varat jūs nosaukt? Vai varat nosaukt šī vakara savus lielākos konkurentus? Nu, godīgi sakot, šī vakara lielākais konkurents esi tu. Es arī beidzot pievienojos pulciņām, konkurentiem. Paldies! Jo tu esi visbiežāk uz skatuves. Jā, taisnība gan. Un ko jūs varētu novēlēt nākamai sezonai, paldies par pirmo 2010? Lai veicās, lai izdodās. Īsi un skaidri. Bet tas ir tas galvenais. Lai neapsīkstās, lai viss notiekās priekš vēl labāk un labāk. Izdosies, vai ne? Liezīsim pa kārtību arī 2010. Un lai šovakar ir sagatavots kaut kas īpašs. Jā, bet nedrīkst teikt. Jā, nedrīkst teikt. Tad tas nebūs īpašs. Un tad arī neatklāts, kādu dziesmu jūs šovakar izpildīsiet. Par apaviem būs. Par apaviem. Cik mēs zinām par ķedām, vai ne? Jā. Nu, labi, tad jūs esat gatavi? Esat gatavi, neesam gatavi. Vēl štimējās. Ģima no Daugavpils, kā man teica, savos uzdevuma augstumos. Bet es domāju, kamēr ģima no Daugavpils vēl štelējās, tur kā saka, tad mēs varētu izmantot šo iespēju un atkal, kā teikt, ar aplausiem sveikt mūsu sponsorus. Un tagad tev būs tā brīnišķīgā iespēja viņus variants, jā! Tur bija daudz un tas ir labi. Būs vēl vairāk. Būs vēl vairāk.